Varam vai nevaram? Labdien! Jūs skatāties Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas raidierakstu Varam vai nevaram? Mani sauc Ieva Upīte Veiskate, un šodien mēs esam sapulcējušies, lai runātu par dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto kampaņu Misija Krupis izglāb princi, un ar kuras palīdzību tiek vērsta uzmanība uz krupju aizsardzību un to dzīvotņu saglabāšanu. Un, lai par to runātu, esmu kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību vecāko speciālistu Ilzi Reiniku un Rīgas zooloģiskā dārza zinātniskās darbības vadītāju Rebeku Šķērstiņu. Sveiki! Sveiki! Un tātad ļoti interesants temats, Misija Krupis izglāb princi. Tik daudz jautājumu, bet noskaidrosim, kāpēc princis, kāpēc mums jāglāb krupji. Tad Ilzi pastāsti lūdzu, kāpēc šī kampaņa ir tik svarīga un kāpēc dabas aizsardzības pārvalde to atkārto konkrētā laikā, neilgi pirms pavasara sākuma, tikko pēc ziemas. Kas tad notiek? Jā. Gan pasaules eksperti, gan Latvijas dabas eksperti ir pamanījuši, ka abenieku skaits samazinās. Tam ir vairāki iemesli, bet būtiskākais no tā ir, ka viņu dzīvotnes tiek iznīcinātas. Cilvēki ceļ ēkas, zemi apstrādā, kaut kādas zemes vienības, kas agrāk bijušas meži vai pļavas, tiek pārveidotas par lauksaimniecības zemēm. Attiecīgi viņi vairs nevar šeit dzīvot. Savukārt otrs no iemesliem ir aizvien plašāki šie ceļi, kuri tiek izbūvēti, un arī intensīvā satiksme. Jo krupis mostās, viņš ziemo vienā vietā, tad viņš pamostās, uzņem barības bāzes, un tad viņš dodās uz savu nārstošanas vietu, kas ir kāds dīķis, kāda ūdenstilpa, kurā viņš ir dzimis, kas viņam ir ierasta. Šo ceļu viņš mēro 40 gadus, pavasarī viņš pamostās, dodās uz ūdenstilpi, tur pavada vasaru un vairojās, un savukārt rudenī viņš dodās atpakaļ uz ziemošanas vietu. Un ja starp šīm divām vietām ir satiksmes ceļš, attiecīgi viņam ir daudz grūtāk nonākt kādā no šiem te gala punktiem, jo krupis ir ļoti lēns rāpotājs. Un vidēji izmēra ceļu viņš pāriet 10-15 minūtēs. Attiecīgi šim ceļa posmam tajā brīdī ir jābūt brīvam, lai viņš šo ceļu varētu veikt. Un tieši tāpēc pavasars ir tas laiks, kad mums visvairāk, kad viņi mostās, kad mums viņiem ir jāpalīdz, mums viņi ir jāpamana un jāsaudzē. Ja mēs to neizdaram, tad sekas ir, ko daudz autovadītāji redzējuši, ka tieši pavasaros dīķu vai citu ūdenstilpi tuvumā tieši uz šiem te ceļiem ir ļoti daudz sabraukti abinieki. Un varde ir tādā ziņā veiklāka, viņa var pārlekt šo ceļu ātrāk, bet krupis ar savu lēno rāpošanu, viņš ir vairāk pakļauts šīm te briesmām. Turklāt otra lieta vēl ir tāda, ka viņš ieraugot šo te mašīnu, viņš sastingst, līdz ar to vēl samazinot šo te pārvietošanos ātrumu. Tie ir tie galvenie iemesli, kāpēc ir vajadzīga šāda te akcija. Tā nenotiek tikai Latvijā, kā jau minēju, visā pasaulē šī problēma ir aktuāla, ir vairākas lietas, kā to var veikt, un tieši tāpēc arī mēs iesaistamies un jau 4. gadu aicinam cilvēkus iesaistīties tajā. Un kā mēs šiem krupju prinčiem varam palīdzēt praktiski? Kā tas notiek? Praktiski tās ir 4 lietas, kā mēs varam palīdzēt. Viena lieta ir izbūvējot, pasaules pieredze rāda, ka vislabākais veids, kā viņus aizsargāt, ir izbūvēt speciālas abinieku pārejas zem ceļiem. Tas mums vēl priekšā. Tādas vēl Latvijā nav izbūvētas. Otrs ir pievērst autovadītāju uzmanību šajos konkrētajos ceļu posmos un izvietot ceļzīmes. Arī tādas Latvijā vēl nav. Nākamais palīdzības veids ir šos te ceļus slēgt. Ne visās Eiropas valstīs tas tiek darīts, bet ir redzēts, ka Anglijā mazākas nozīmes ceļi tiek slēgti uz mēnesi, bišķiņ ilgāk, kamēr šī migrācija notiek. Latvijā mums ir pirmais precedents tāds. Olainas pašvaldība šogad izlēma to veikt, un ir viens ceļa posms noslēgts tieši šīs migrācijas laikā, migrācijas posms pie karjera. Skatīsimies, kā veiksies. Un 4. lieta, kas visplašāk tiek realizēta, ir brīvprātīgo iesaisti. Kad cilvēki fiziski iet gar šīm migrācijas vietām un redzot krupīti, paņem viņu rokās un pārnest droši pāri. Līdz ar to šobrīd mēs visvairāk koncentrējamies uz šiem brīvprātīgajiem. Paldies! Latvijā mums viņi ir jau 170 šogad.
kuri ir piekrituši palīdzēt krupjiem. Ļoti labi, prieks dzirdēt. Cerams, ka izglābsim arvien vairāk krupīšus. Un, Rebeka, vēlos jautāt jums, kāda ir krupju loma ekosistēmā un kāpēc to aizsardzība ir tik būtiska? Abinieki visā pasaulē, tā skaitā krupji, ir visapdraudētākā mugurkaulnieku grupa. Apmēram 40% sugu ir apdraudētas. Tā ir ļoti slikta statistika. Un tas lielā mērā ir saistīts ar jau iemesliem, ko Ilze minēja, ar attīstību. Un Latvijā parastie krupji īstenībā ir tāda pamatīga bāze tam, ka ekosistēmas eksistē. Un tas ir tas negatīvais, kad mēs nepievēršam pietiekamu uzmanību tieši parastām sugām, kur ir visvairāk. Viņas ir tas spēcīgais pamats, kāpēc viss strādā un iedarbojas. Un viņiem ir ļoti daudzveidīga loma ekosistēmā, kad viņi ir mazi kurkulīši vai kad viņi aug arvien lielāki. Kad viņi ir mazi, viņi ir barības bāze daudziem tiem dzīvniekiem, dažādām zivīm, zalkšiem, kad tie ir mazāki, dažādiem putniem, bet jo aug lielāks krupis, jo vairāk viņam ir lielāka mute, un jo lielāka mute, jo vairāk viņš ēd visu, kas kustās būtībā. Un tas ir viens no izdevīgiem iemesliem, kāpēc ir lielam priekam jābūt, kad viņus dārzā ierauga, jo viņiem ļoti garšo arī gliemeži, kas dārzniekiem ļoti nepatīk. Un viņiem garšo arī dažādas vaboles, par kurām kartupeļos, piemēram, nav tik priecīgi. Tā kā krupis ir jāuzņem kā laipni gaidīts ciemiņš. Un viena no labām lietām ir ciemiņu pavest pāri ceļam, kamēr viņš nāk ciemos pēc tam. Jā, ļoti jauki. Un varbūt, Ilze, varat pastāstīt, kāpēc tad mēs sakām misija krupis izglābt princi? Kur tad ir radies tas princis? Vai tas ir no teikām un pasakām, ko mēs bērnībā zinājām, ka noskūpst krupīt un tad mums pēc tam parādās princis? Jā, tas noteikti ir tāds mītisks tēls, kas mums jau ir zināms kopš bērnības, jo pastāv arī dažādi mīti par krupjiem. Mēs arī kampaņas sākumā sapratām, ka iesaisti mēs noteikti cilvēkiem saņemsim lielāku, ja mēs šos mītus lauzīsim. Taču viens no tiem labajiem mītiem ir, ka krupis ir kā princis, līdz ar to mēs izmantojām šo te alegoriju. Jā, jo visiem gribas palīdzēt, taču principā tik tālāk savā tālākajā dzīvē un turpināt ģimeni savā krupju ģimenē. Bet kādas tad varbūt ir vēl pasākumi, kas plānoti kampaņas ietvaros, tie brīvprātīgie, cik mums ir šobrīd, kas mums palīdz, kurās pusēs varbūt tie krupji ir vairāk, kurās mazāk, droši vien jau ne visā Latvijā, vai ne? Mums ir tie ceļi, kur tie krupīši iet pāri. Ar sabiedrības atbalstu mēs esam apzinājuši šobrīd 51 migrācijas posmu, taču mēs ļoti labi saprotam, ka tas noteikti nav maksimums, ko mēs esam sasnieguši. Noteikti ir vēl simtiem posmu, par kuriem mēs vienkārši neesam informēti. Līdz ar to ik viens, kurš pat nav pieteicies par brīvprātīgo, droši var palīdzēt krupim, jo, piemēram, ejot uz darbu, tikpat labi gar ceļa malu, vienkārši nāk pretī krupis. Un saprotot šo te problemātiku, mēs varam izglābt dzīvību. Pat tajā brīdī, kad vienkārši ejam uz darbu, vai nākam no darba, vai ejam brīvdienās kaut kur staigāties. Savukārt kampaņā šobrīd ir iesaistījušies 170 brīvprātīgie, ar kuriem mēs sazinamies, informējam gan par laikapstākļiem, kādi ietekmē krupjus, jo, piemēram, šī nedēļa ir augsta un viņi nemigrē. Līdz ar to šīs migrācijas vietas apsekot nav nepieciešams. Bet iepriekšējā nedēļā mēs ļoti sazinājāmies par to, ka vajag iet uz šīm te vietām, un tieši tāpatās mēs brīvprātīgajiem lūdzam aizpildīt datus par to, ko viņi konkrētajā vietā, konkrētajā laikā ir izglābuši, redzējuši, cik ir bojā gājušie. Tā ir pavisam neliela anketiņa, savukārt tas ir sava veida sabiedriskais monitorings, kurā viņi iesaistās, un tie arī ir dati, kurus pēc tam tālāk dabas pētnieki varēs izmantot. Un skatīties šīs 51 vietu Latvijā, tad kurā brīdī, kurā laikā viņi migrē. Vēl tāpatās mums ir dabas centri vairāki Latvijā, dabas aizsardzības pārvaldes dabas centri, kuros notiek izglītojošas lekcijas sabiedrības daļai, kur vēlas par šo interesēties vairāk. Jā, līdz ar to arī mēs veicinām gan izglītošanu, gan arī iesaisti. Un vēl viena lieta, ko mēs esam šajā gadā aktualizējuši, ir Veiz balsojums. Proti mēs vēlamies, lai aplikācijā Veiz visiem autovadītājiem izlec jauna ikona Abinieku ceļš.
Proti, braucējs kādā ceļa posmā saprot, ka šis ir abinieku ceļš un kaut kādā noteiktā attālumā, ja tas, protams, neapdraud satiksmes drošību, būtu vēlams samazināt ātrumu, ideālā gadījumā ieraugot krupi, izkāpt ārā un pārnest viņu pāri. Tieši tāpēc mēs šobrīd veicam balsojumu, lai šo te mūsu iniciatīvu izanalizētu vējs. Viņiem ir nepieciešams šis te sabiedrības intereses rādījums. Tāpēc mēs arī sociālajos tīklos esam aicinājuši jebkuru nobalsot par šo te iniciatīvu. Tad redzēsim, cik liels būs balsojums un kā tas varbūt kādu dienu realizēsies. Jā, tad, ja mūsu klausītāji dzird, tad dodamies uz dabas aizsardzības pārvaldes sociālajiem tīkliem, veicam balsojumu, lai veids aplikācija uzliek šo zīmi par abiniekiem. Tieši tā, jo arī šādā veidā var izglābt krupi, neizejot ne uz ielas, neizejot ne no mājas, ne no biroja. Līdz ar to iesaistes veidi ir ļoti dažādi. Jā, un runājot par krupīšiem, vai ir kādi, Rebeka, konkrēti pētījumi bijuši vai projekti, kas saistīti ar krupju aizsardzību Latvijā, ko varētu pastāstīt? Kā es minēju, parastās sugas, diemžēl, bieži paliek aiz līnijas, kad runa ir par pētījumiem un kopumā atbalstu sugām, lai gan viņas ir tas būtiskais pamats. Notiek fona monitorings, kas apskata gandrīz visas sugas, un tajā viņš ir apskatīts, bet īpaši pētījumu šobrīd nav. Un, tāpēc mēs ar Ilzi runājām, ka tie dati, ko šobrīd arī vāc brīvprātīgie, katrs krupis, ko viņi ierauga, ir dati, kas varbūt pētniekam aizņemtu milzīgu daudzumu stundu un arī finansējumu, kurš, diemžēl, vienmēr zinātnē nav, ka tam ir potenciāls būt par lielisku pamatu, lai mēs labāk izprastu, kas notiek ar krupiem. Jo, ja viņi samazinās, mums ir svarīgi zināt, kāpēc. Un, ja mēs neskatīsimies, kāpēc, mēs nevarēsim viņiem palīdzēt. Tā kā ceram uz nākotni. Un, ja būtu jānoraksturo krupītis, kāds viņš tāds lēnīgs, mierīgs, tāds atšķirībā no varadītes, kur ir tāda satraukta? Viņš tiešām šķiet tāds lēnīgāks, kas ir saistīts varbūt ar to lēkšanu, jo viņiem ir tāda nesteidzīga gaita, ja viņus īpaši neuztrauc. Dažreiz es esmu dzirdējis, ka cilvēki viņus raksturo kā nejaukus, bet tas ir tikai tāpēc, ka vainīgi visticamāk ir suņi, kas dažreiz mazu rāpojošu paņem mutē, un tad ir putas un spļaudīšanās, jo krupjiem ir tāda dziedzere, kas izdala aizsargšķidrumu, kurš ir rūkts, un tad liekas, ka viņš ir nodarījis pār tam nabaga sunim, bet ja tu būtu kādam mutē un tev būtu, ko viņam nodarīt pretī, vai tu tiešām nemēģinātu? Jā, vai ne? Precīzi. Un vai ir kaut kādi vēl interesanti fakti vai mīti par krupjiem, tā kā tikko minēja, kad cilvēki domā, ka viņi dara pāri suņiem, varbūt vēl kaut kas cilvēki ierauga krupu un tāpēc baidās un negrib viņu aiztikt? Visbiežāk es esmu dzirdējusi par kārpām. Ja aiztikt krupi, tad dabūs kārpas, jo viņš ir tāds pumpains atšķirībā no vardēm, bet tā nav taisnība. Tai pašā laikā, ja aiztiek jebkādu savvaļas sugu, vienmēr vajadzētu ievērot piesardzību. Kad mēs dodamies pētījumos arī ar vardēm, mēs vienmēr izmantojam, piemēram, cimdus, jo biežāk mēs runājam, ka dzīvnieki pārnēsā slimības, bet tikpat ļoti mēs pārnēsājam slimības. Un arī ziepju paliekas, kas ir uz mūsu rokām, var būt kaitīgas viņu ādai. Tāpēc vienmēr ir jādara tas apdomīgi, palīdzot un pareizi darot, tas ir lieliski. Bet ikdienā prieka pēc tā nevajadzētu darīt, arī ja kārpas no tā nedabūs. Otrs, esmu dzirdējusi, ka krupi dzer pienu, kas saistīts ar to, ka viņi dažreiz ir kūtīs, bet tas vairāk saistīts ar to, ka tas, kas paliek aiz govs, piesaista dažādus kukaiņus, un kukaiņi viņiem garšo. Un tad viņi sagadās govju piena tuvumā, un dažreiz to cilvēki asociē par tālu kopā. Un trešais, ko es dzirdēju patiesībā pagājušajā gadā, un pēkšņi 4-5 reizes, ir, ka krupis ir vīrs un varda ir sieva. Tā nav, tās ir divas dažādas abinieku grupas, bet iespējams arī kaut kādā asociācijā krupis ir kaut kas vīrišķīgs un varda tad kaut kas sievišķīgs. Jā. Un vai ir kaut kāds pareizs veids cilvēkiem, kas būs brīvprātīgie, ir jau brīvprātīgie, kā pacelt krupīti un pārnest pāri, kā viņu paņemt? Vai... Man šķiet, ka kļūst par brīvprātīgo ir kaut kāda instrukcija, vai ne? Jā, mēs vienkārši aicinām ņemt, paņemsim uzskatas modeli. Ja šis ir krupīts ceļa malā, mēs vienkārši zem padusēm viņu ņemam. Protams, mēs pirms tam esam sagatavojušies, mums ir vienreizlietojamie cimdi, mums ir, rūpējoties par drošību uz ceļa, mums ir atstarojoša veste,
mums ir lukturis, ja tā ir diennakts tumšais laiks, jo, kā mēs redzam, viss dabā mainās, un ja līdz šim eksperti vairāk koncentrējās uz to, ka tās ir vakarstundas, šobrīd brīvprātīgi mums iesūta fotogrāfijas, video, kur mēs skaidri redzam, ka krupji Latvijā migrē arī dienas gaišajā laikā. Līdz ar to tad katrs rūpējas pats par sevi. Cimdi, lukturis, ja nepieciešams, atstarojošā veste, un tiklīdz kā mēs ieraugam kampaņas varoni, kurš ceļa malā domīgi sēž un vēlas tikt ceļa otrā pusē, mēs vienkārši paņemam viņu aiz padusēm un pārnesam tajā virzienā, uz kuru pusīti viņš skatās. Jo var gadīties tā, ka ir viens ceļš, abās pusēs ir ūdens tilps, un šie te kampaņas varoņi katrs iet savā virzienā. Līdz ar to nevajadzētu pārcensties un mums vienkārši visus kaut kur pārnest, bet mēs skatāmies, kas dabā notiek, uz kuru pusīti viņš skatās, uz to arī nesam. Nu, skaidrs. Un savukārt ir kaut kādas vietas, kur ir minēti, ka viņi ir 100. Līdz ar to šajā vietā, protams, prātīgāk ir paņemt līdzi arī spaini, bet to katrs no brīvprātīgajiem zina. Viņi jau ir apsekojuši savus punktus. Ir mums cilvēki, kuri daudzus gadus to dara un iet jau ar bļodām, ar spaiņiem un ar pilnu aprīkojumu. Tā kā katram ir jāskatās pēc iespējām. Un kā es minēju, ja tas ir tiešām cilvēks, kurš iet uz darbu, un, protams, ka viņam nav ne lukturis, ne veste, ne cimdi, var paņemt arī ar pliku roku. Pareizi? Tieši tā. Labāk ir izglābt šo dzīvību arī ar kailu roku, nekā atstāt viņu nobraukšanai. Pēc tam jau vienmēr var rokas nomazgāt. Jā, pat ja, kā Rebeka teica, pat ja krupīts ir sabījies un kaut kādu šķidrumu izdalījis, galvenais ir saprast, kāpēc viņš tā dara. Tā ir aizsarga reakcija, kur mēs vienkārši nomazgājam. Un tā nav mums letāla. Jā. Tādas bažas mēs varam kliedēt. Un, Ilze, varbūt ir kaut kādi personīgi pieredzes stāsti no brīvprātīgiem, kas dzirdēti visās kampaņas procesā šo 4 gadu laikā? Jā, ir ļoti sirsnīgi cilvēki, kuri stāsta, ka viņi ar ģimeni dodās ar bērniem. Citi dodās ar darba kolēģiem. Mums ir ļoti aktīvas jaunās māmiņas, kuras bērnu kopšanas periodā iet ārā no rīta un vakarā, līdz ar to šos punktus ļoti pieskatījušas. Šogad mums ir arī viena ukraiņu ģimene. Darba kolektīvi mums ir jau zvanījuši un teikuši, ka viņi grib. Un ļoti patīkami ir dzirdēt, ka cilvēki vēlas iesaistīties aizvien vairāk. Raksta man cilvēki un prasa, kuri punkti vēl nav nosekti, ka viņi varētu brīvdienās būt gatavi izbraukt. Jo ir tā, ka šobrīd vismaz mēs redzam, ka vislielākā brīvprātīgo aktivitāte koncentrējās ap lielajām pilsētām. Taču ap Rīgu mums nav neviens šobrīd punkts identificēts. Līdz ar to visi brīvprātīgie, kuri ir no Rīgas, ir gatavi mērot gan tālu ceļu, gan uz Bīriņiem, gan uz Siguldu, gan uz Ķemeriem, gan uz Jelgavas pusi, lai šos tāberniekus glābtu. Un tajā brīdī, kad viņi ir jau tik ļoti iesaistījušies, ka viņiem ir laiks, viņiem ir transports, jau viņiem ir pilna mašīna ar ģimenes locekļiem, un viņi ir gatavi startēt kaut kur, tad viņiem interesē, kā viņi vēl var palīdzēt. Kurš punkts vēl nav noklāts? Mēs brīvdienās kaut kur varam aizbraukt. Pasakiet, vai tajā vietā ir. Man ļoti patika, citu gadu saņēmu ziņu no cilvēka, kuram bija komandējums uz Liepāju. Un tad cilvēks teica, vai jūs man varat pateikt, vai tajā punktā jau migrācija ir sākusies, jo es varu izvēlēties, kur naktsmītnes man ņemt, jo es varētu gan tajā Liepājā, gan tur kādā no apkārtnēm. Man vienkārši vajag zināt, kurā vietā ir vajadzīga mana palīdzība. Cilvēki tiešām pretimnākoši un iesaistās no sirds. Jā. Līdz ar to mēs, protams, aicinām sekot līdzi dabas norisēm, un šī migrācija katrā konkrētā vietā var atšķirties. Ja konkrētajā punktā ir mazāk abinieku skaits, viņi iespējams nomigrēs ātrāk. Tās varbūt būs daži vakari vai nedēļa. Citā vietā varbūt populācija ir lielāka, un varbūt mežs, no kura viņi nāk ārā, ir lielāks un tik ļoti neiesilst. Iespējams, ka tur tā migrācija notiks 2-3 nedēļas. Šie apstākļi ir ļoti dažādi. Līdz ar to atbildēt uz jautājumu, kurā vietā, cikos man ir jābūt, ir ļoti, ļoti sarežģīti. Taču šādi jautājumi katru gadu pienāk aizvien mazāk, jo brīvprātīgie iesaistās gadu no gada. Šī brīvprātīgo ģimene aug aizvien lielāk. Sākumā pirmajos gados tie bija 100 cilvēki, pagājušajā gadā 150, šogad jau 170.
prieks arī, ka Varam ministre arī ir iesaistījusies un izrādīja interesi, jo arī viņas dzimtajā pusē arī ir punkts. Līdz ar to šī kampaņa iet plašumā, cilvēki pievērš uzmanību, aizvien vairāk zina. Mēs redzam, ka mūsu darbam arī ir augļi un ceram, ka arī krupīšu populācija Latvijā aizvien stabilāka paliks. Jā, mēs arī tā ļoti ceram. Un, kā jau mēs esam laika ziņās dzirdējuši, tad nākamnedēļ sola tos silto laiku, un tad droši vien gaidām liela tā migrācija. Varbūt var nosaukt tos punktus, ja mums kāds klausās, tad cilvēki varētu iet un mēģināt palīdzēt. Šie 51 punkts mums ir kopējais, mums ir izvietota karte, to visārtāk skatīties mūsu mājaslapā, jo tur ir konkrētas koordinātas un ceļa posmi, kurās vietās šie notiek. Vēl brīvprātīgo palīdzība ir vajadzīga vairākos šajos punktos, bet es tagad tā nemācēšu nosaukt. Tad, lai cilvēki skatās kartē un skatās, kā viņi var palīdzēt. Jā, tieši tā, jo visērtākais veids ir brīvprātīgiem ir jāpiesakās aizpildot nelielu anketiņu, tad viņu e-pasts nonāk pie mums, un mēs jau tālāk sazinamies ar cilvēku un izsūtam, atgādinām gan par nepieciešamajām lietām, gan kuru var datus ievadīt, gan kādas lietas ir jāņem vērā. Un tiešām, ja mūsu rīcībā ir informācija par laikapstākļiem, kas noteikti ietekmē, vai arī Rebeka mums kādreiz kaut ko pastāst ļoti vajadzīgu, tad mēs ar šo informāciju dalamies un visi saimnieki to uzreiz uzzina. Ļoti labi. Un, Rebeka, vai ir vēl kāda tāda problēma situācija, ar ko krupīši saskarās, tā migrēšana? Viņiem mašīnas var traucēt vēl viņu dzīves ciklā, kas vēl viņiem varbūt dara pāri un no kā viņiem būtu jāuzmanās? Lielākais kopīgā problēma ir dabisko teritoriju samazināšanās. Viņa kļūst gandrīz arvien sadrumstalotāka, un tad viens no būtiskām pazīmēm tiešām viņām ir šie ceļi. Tāpēc es domāju, ka šī akcija viens no iemesliem, kāpēc viņa ir tik populāra pasaulē, ir, ka ceļš ir moments, kur mēs pamanām, cik ļoti izaicinoši mūsu ātrā pārvietošanās apgrūtina citu dzīvnieku pārvietošanos. Jo es pirms nedēļas biju konferencē Anglijā, un viņiem ieraudzīt krupi vispār ir milzīgs prieks. Mums ir ļoti daudz līdzīgu sugu, bet viņiem tā ir nesalīdzināma vērtība, jo viņiem tiešām attīstības līmenis pilsētām ir daudz lielāks. Un bērni ir šokā par to, ka zvirbuļi ir, ka parastie krupi ir, un viņiem tas ir veids, ko viņi pavada visas brīvdienas, jo tas ir vienīgais veids, kā viņi saskarās ar savvaļu, kas latviešiem daudziem šķiet dīvaini, jo mums tā savvaļa nāk pretī pa ceļu, un viņiem viņi jāiet meklēt. Tad lielā cerība ir, ka arī šāda veida akcijas palīdz mums satuvināties ar to, kas mums ir, un viņu pasargāt, jo pasargājot esošo vienmēr tas ir vieglāk, lētāk, vērtīgāk pilnīgi visiem un novērtēt, kad viņš ir, kas varbūt cilvēku perspektīva ir tas svarīgākais, jo ja mums tā būs tā vērtība, mēs sargāsim visu, kas tam krupim ir riņķī, jo mežu vajag gan krupim, gan 300 un 500 citām sugām. Un tas ir labākā pieeja, kas var būt, sargāt visu kopumu kopā, arī to, kas ēd krupi. Un sargājot krupi, sargāt to, kas viņu ēd atkal. Dzīvo tā kā ar apusēju cieņu starp dzīvniekiem, starp cilvēkiem un visām interesēm. Un varbūt noslēgumā, kā jūs domājat, jautājums jums abām, kādi ir nākotnes plāni par krupju aizsardzību Latvijā, uz ko mēs tiecamies pašlaik? No intervijas sākumā sniegtajiem 4 punktiem šobrīd mums ir brīvprātīgie. Mums ir viens ceļš eksperimentālā kārtā noslēgts. Skatīsimies, nākamajā gadā esam runājuši, ja Olainas pašvaldība aizvien šo ceļu pietaupīs abiniekiem, tad abinieku eksperti varētu aiziet palūkoties, kā tur ir un papētīt šīs lietas nopietnākā līmenī, bet būtu jauki, ja mēs īstenotu vēl kādas lietas, jo mēs vēl varam gan ceļzīmes izvietot, gan arī apdomāt šīs abinieku pārējas zemceļiem. Varbūt kādā vietā tā ir vienkārši truba ierakta, kur viņi ir, kādā ceļa posmā iespējams tās ir nopietnākas pārbūves, taču mēs zinām, ka jau Lietuvā jau šādas pārējas tiek izbūvētas, līdz ar to iespējams, ka kādreiz mēs spērsim plašākus soļus abinieku aizsardzībā. Tas ir jauki dzirdēt. Un vai ir vēl kas piebilstams?
Mēs ļoti ceram ar vien vairāk sazvanīties un tiešām dot iespēju izdarīt jaunus secinājumus no tiem datiem, kas tiek vākti, jo tas brīvprātīgi ir fantastisks resurss zinātnē, tīpaši, kad pietrūkst pētnieku, un viņi izdara milzīgu darbu, un no tā darba gribās paņemt pilnīgi visu, ko vien var. Gan šī gada krupjiem labi, gan šī gada krupji var palīdzēt mums saprast to, kas notiks nākamgad. Un varbūt mēs arvien precīzāk varēsim pateikt, no kura līdz kuram datumam, kādos apstākļos viņi migrē un kur. Un arvien precīzāk arī izmantot savu enerģiju, lai viņus atbalstītu. Es gribētu tikai piebilst, ka mēs cenšamies apzināt šo abinieku migrācijas periodu un redzam, ka katru gadu tas ir par 1 nedēļu ātrāk. Ja mēs pirms 4 gadiem sākumā koncentrējāmies vairāk uz aprīļa vidu un uz māju, tā teikt, pagājušā gada ekstrēmais karstums bija patīkams mums un bija piemēroti laikapstākļi arī krupju migrācijai, kas sākās daudz agrāk kā iepriekšējos gadus. Šogad mēs redzam, ka tas arī jau sākās kaut kādi 20. marts, kas tāds. Līdz ar to ir ļoti labi, ka šie brīvprātīgie mums ziņo, jo, protams, ka esot birojā, mēs nevaram apzināt, kas notiek visā Latvijā katrā vietā. Un redzam arī tādu tendenci, ka agrāk Latvija iesila no Kurzemes puses, tad mēs zinājām pirmajā gadā, ka tā ir nedēļa vai 2, kad ir laiks Latgales brīvprātīgiem var pārlasīt materiālus, morāli nobriest šim darbam, un tikai tad viņiem ir vajadzīgi cimdi, lukturis un vispārējais. Savukārt pagājušajā gadā šis karstums bija tik liels, ka migrācija sākās vienlaicīgi visā Latvijā. Šogad mēs arī sociālajos tīklos aicinājām ievietot fotogrāfijas ar pilsētām, kurās jau ir migrācija sākusies, un bija tieši tas pats, kas pagājušajā gadā, visur vienlaicīgi. Tā kā šī varbūt teorija, kuru stāstījām pirms 4 gadiem un iespējams eksperti zināja pirms 5 gadiem, mēs redzam, kā tas viss mainās tepat mūsu zemē. Visos 4 novados. Līdz ar to ir ļoti jauka, ka cilvēki izrāda interesi, pamana krupi, ir gatavi viņu izglābt un sniedz vēl mums ziņas, par kurām mēs varbūt nebijām pat tajā brīdī zinājuši. Tad visas iesaistītās puses, tā saka, pieliek roku, lai lielais darbs uz priekšu iet. Lai krupis uz priekšu iet. Un tiek pārceļam. Lielas paldies manām sarunas biedrinēm par šodien stāstīto, un esam acīgi dabā, ja redzam krupīti, paņemam pareizās padusēm un pārnesam pāri uz to pusi, uz kur viņš skatās. Lai jums visiem jauka diena un paldies, visu labu!